ko? Mēs esam atpakaļ un turpināsim arī mūsu pagājušajās epizodes tēmu, kas es esmu Dievā. Un izskatījām iepriekš arī video. Tu varbūt vari nosaukt, kuras tēmas mēs izskatījām un ka mēs, lai varam sākt no pareizās vietas, Jā, tā teikt, vai ne? Turpinām, Laura. Turpinām. Mēs runājam par to, ka mēs esam radīti ar mērķi, ka mēs esam perfekti un tu esi perfekta. Un esi mīlēts un mīlēta, un mēs esam mīlēti. Un mēs varam turpināt ar vēl tādām milzīgām lietām, milzīgiem jautājumiem, tā kā blokiem. Un tas būs... Tu esi unikāls. Ko tas nozīmē? Laura? Ko tas nozīmē? Laura. Es atvēru vēstuli Efeziešiem. Un vēstuli Efeziešiem 2:10 ir rakstīts tā. Jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu vai staigātu. Ir vēl tulkojumi, kas saka, ka tas ir šedevrs. Varbūt kāds ir pamanījis, ir tāds tā kā kristīgs arī brends par šedevru, ka tu esi šedevrs. Tā kā meistardarbs, kādu vārdu mēs šeit ieliekam, tas ir atkarīgs no mūsu pilnības un izaugsmes Kristu, jo mēs... Tad, kad es saku, ka es esmu perfekts meistardarbs vai šedevrs, es nekautrējos no tā, jo es esmu sasniedz un dzīvoju ar Jēzu. Un, kurš var pret mani nostāties un pateikt, ka es neesmu šedevrs? Un unikāli ir radīts viņa darbs līdz ar to, ka Dievs mūs ir veidojis tā, ka... Vienkārši brīnišķīgi, ka tur nav ko nepielikt un paņemt nost, izņemot to, ko mēs esam paši pielikuši klāt. Tieši tā. Un es gribēju piebilst arī, ka, ja tu esi viņa darbs un meistardarbs un šedevrs, tā teikt, tad apzinies vai ieej tajā arī skatījumā pret sevi un arī viennozīmīgi pret citiem, ne? Kad nevis arī nozāgāt, viņi ir tieši tādi paši, nevis nozāgāt otru un nicināt vai skatīties uz kādu viņa nepilnībām, bet iet un cienīt, jo Dievs arī ir viņu radījis un attiecīgi mums katram ir Dievs izradzējis kādam pienākumam, kādam darbam, labiem darbiem, kā šeit minēt, labiem darbiem, vai ne? Kad mūsu dievišķajā nodomā ir tikai labi darbi. Viņš tam mūs ir radījis reāli. Un tas, ka Dievs iepriekš sagatavojas, tāpēc mēs varam teikt, ka Dievam ir zināms viss ceļš mūsu uz priekšu, vai ne, un nav apstākļi, kur mēs, lai gan... Man gribētos teikt, ka ir reizēm, ka mēs varam nošaut greizi. Mēs varam, bet tur ir teikts, lai viņš sagatavoja, lai mēs tajos dzīvot vai staigāt, bet mēs reizēm neieejam tajā. Redz, kur tā ir tā ir mūsu atbildība, vai mēs staigājam tajā, ko Dievs mums ir sagatavojis. Noiet greizi mēs varam vienmēr, Un vārds grēks tulkojās kā aizšaut garām. Mēs varam aizšaut garām. Gadās. Nokavēt arī kādas durvis, ko Dievs ir atvērs. Dēļ savām bailēm, nepārliecinātību. Tāpēc, būt galvenais tuvumā, būt attiecībās ar Dievu un sadzirdēt, saklausīt Dievs, ko tu esi man sagatavojis, kur ir tās durvis, pa kurām man iet. Pa kurām... Tas, kurš vēl nezina. Mēs zinām, ka par durvīm ir, redz, kur lūk, cik daudz durvis. Mēs varam patiesībā iet pa visādām durvīm. Mēs varam iet pa brīvības durvīm, pa dziedināšanas durvīm. Un tās visas durvis varēs vaļā tur, kur ir Jēzus Kristus. Jo visām šīm te rakstvietām, ko mēs te pat tagad tikko arī nolasījām, tur ir teikts, ka Jēzu Kristu. Un ir viens tāds bet. Bet. Jēzus Kristus, kad visa šī te brīvība, arī to, ko mēs runājām pagājušā epizodē par mīlestību, par dievbērnības garu, par jebko, kad tas viss ir ar nosacījumu Jēzu Kristu. Kad ārpus Jēzus, es pat nezinu, vai Laura, vai vispār ir dzīvība ārpus Jēzus Kristus? Jo Jēzus pats ir dzīvība. Kaut kāda, tā nav tāda dzīvība, kur tu vari iemantot esot ar Jēzus. Tā ir dzīve, bet tā nav dzīvība. Tā ir dzīve, bet tā nav dzīvība. Tā ir kaut kāda veida dzīve. Tieši tā. Kaut kāda. Un
ko mums Bībele saka tālāk. Ja tu ieej šajā te viņa meistardarbā, tad tu kļūsti par ko? Par jaunu radījumu. O, Jā, jauns radījums. Jauns radījums Romiešiem 6:4. Jo mēs līdz ar viņu kristībā līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no mirušajiem, arī mēs dzīvojam atjaunotā dzīvē. Tā kā, wow, tev ir atjaunota dzīve, vai ne? Un kad tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts, ka tas ir tā tēva godības spēks, ko viņš ir devis, vai ne, atjaunos, cēlis Kristu atkal no šīs nāves un tiešām piepildīs arī mūsu tiešām, ka mēs varam būt spēcīgi, pretoties atkal grēkam, vai ne, un kad mēs esam kā jauni radījumi, un kad mēs varam nodalīt šo veco miesu, vecās dzīve, kā mēs šodien arī, manuprāt, daudz runājam par veco un par tagadējo, vai ne, kad atkal pretoties šajām vecajām darbībām un kārdinājumiem un iet atkal šajā atjaunotajā dzīvē. Tas ir tavs darbs, es atgādināšu. Man vienkārši ir tāds... Reizēm... Tu nevari to nepateikt, vai ne? Jā, jo Dievs mums visu to jau ir dāvājis, un mums ir jāiet šajā jaunajā. Jo tā mēs citādāk varam klupt un skatīties, kāpēc man nav tas un šis, bet Dievs jau viss ir piepildījis. Viss ir no mūsu jautājuma, cik tu augsti viņu, cik tu vēlies augt, vai ne, doties uz priekšu, atklāt kādas jaunas lietas, šīs bagātības, ko tas kungs mums ir dāvējis. Un šeit gribu pateikt par Vēstuļgalatiešiem 2:20. No. Tas ir kaut kas līdz ar Kristu. Es esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani mīlējis un nodevies par mani. Un kāpēc es to gribu teikt? Jo ka šajā rakstu vietā var teikt, ka nedzīvoju vairs es. Ka manas vēlmes, viņas tika tā kā viss. Tu redz, kur tu ar Jēzu tiec piesists, un tavas vēlmes aiziet projām, un paliek tikai Jēzus dzīvība, kad viņš tā kā, te ir tas interesantais moments, bet nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus, bet cik es tagad dzīvoju miesā, es vēl joprojām dzīvoju miesā, bet manas domas, kā lai saka, ka mēs šeit pārslēdzam tā kā, tiek pārslēgt šī darbības režīma, kad ir šis vecais cilvēks. Vispār ir vēl rakstu vietas par jaunu radījumu un ir ļoti daudz. Un par to, ka tas ir tā kā, tev ir vecs cilvēks, kur tu vari tā kā vilkt līdzi, vienmēr iztēlojos to, kad šis te ūdens kristību sižets, kad tu tiec kristīts, un ir tā doma, kad mēs to daram līdzībā, kā Jēzus Kristu to darīja, un tu tā kā iegremdējies, un tad iznāk ārā tā kā jaunais cilvēks, un viņam reizēm ir līdzi tāds, pat to es neatstāšu, tas vecais, un kad es mēdzu vizualizēt lietas, un ja, piemēram, un mēs velkam līdz to veco. Viņš, šodien viņš ir svaigs, bet rīt 3 dienas vai kā, viņš jau, viņš vairs nav svaigs, un mēs vienkārši velkam līdz to veco cilvēku. Un reāli, ko šeit pasaka Dieva vārds, kad viss vienkārši atmet to savu veco dabu, ka tu tagad esi vienkārši darīts jauns, bet mums ir šī iespēja. Mums ir iespēja vilkt līdz šo veco cilvēku. Mums nevajadzētu darīt. Nevajadzētu. Jo, redz, viņš ir piesists krustā un kopā ar to māni, ar to veco māni, un ka mums ir laiks pārslēgties, un ka tas mums dod šo unikalitāti, ka Dievs visu rada jaunu. Un vecā darba runā par to, ka es tavu veco sirdi paņemšu projām un iedošu tev jaunu sirdi. Ka reāli, man patīk tā doma, ka Dievs tā kā nelabo lietas. Ok, trauki sasist, ir kaut kādas teorijas versijas, par to atsevišķi stāsts, vajadzētu papētīt. Bet Dievs arī lāca, viņš nelipināja apakaļ tās molekulas, ja mēs zinām, ka mēs esam, tā kā enerģija mūs tur kopā, ja visi tie kristāli režģi, kad, ja tas viss, kad cilvēks nomirst, viņš tā kā sakrīt tādas mazas sakrīt mūsu šūnas, vai ne? Un viņš necēla lāca ar augšā no tā kā, viņš rādīja reāli tā kā jaunu visu, viņš uztaisīja pilnīgi no jaunu. Tieši tā. Tu nevari tā kā veco, kas ir tā kā tu nevari, viņš uztaisīja no jauna.
Tu nevari visu sabojājušos gaļu uztaisīt par jaunu. Nevar. Varbūt var. Dieva spēkā. Ticīgam viss ir iespējams, bet varbūt tā būs cita tēma. Katrā ziņā, ka Dievs mūs ir radījis unikāls. Unikāls tajā, ka viņš pats vienkārši, mēs pat prātu nevaram to nekā saprast, ko nozīmē piesist mani kopā ar Jēzu krustā un paliek tikai viņš. Un mums laiku liekas, ka nē, bet man ir domas, nē, bet man ir idejas, nē, bet man ir tur plāni, nē, bet man ir ģimenes slimības, paga, Jēzu. Man ir mantojums no maniem vecākiem uz zemes, vai ne? Un mums gribās tā kā to veco domāšanu vienkārši. Nē, bet man ir ieradumi, nē, bet man ir paradumi. Es no rīta tur uzpīpēju, es vēl tur iedzeru kafiju, un man ir savs rituāls. Nē, es vienmēr iedzeru 1 gramiņu, tur piecīci kaut ko. Man ir savi ieradumi, kad mēs to veco cilvēku, kurš principā ir miris, ja? Ja mēs pastamies savu to atzimšanas dienu, tad mums tas vecais cilvēks ir diezgan vecs. Jā. Mēs to mūmiju jau sakaltušo, mēs viņu visur gribam iebāzt iekšā, mums ir paga. Man vajag sēdvietu vēl vienu manam vecajam cilvēkam. Un mēs aizņemam tik daudz vietas, vai ne? Kad, tā kā, teiksim tā, caur adatas acis neizvilksim cauri. Tieši tā, jā, ka tas ir ritīgs darbs. Vai un izvēle. Jā. Nevilkt to veco. Mums ir jāatstāj, ieradumiem ir jāmainās, mūsu kaut kādām tām iestaigātām takām ir jāmainās, mūsu sirds augsne ir jāmainās, ka mēs vairs neesam tā augsne, kas ir akmeņainā, mēs neesam ar dažiem klātā augsne, ka mūsu runa ir jāmainās, mums ir jāatmet mūsu zūdīšanās, nīdēšanas, tur lamāšanās, viss šīs tā lietas, apsūdzības, nepiedošanas. Cik daudz. Laura turpina. Laura turpina, bet tas arī piemērs no manas dzīves, kad es izvēlējos patiesi staigāt ar Dievu kopā 2020. gadā. Manā skatījumā, vai tā teikt, es apzinos, ok, es šobrīd rīkojos tā, tas nav saskaņo pēc Dieva vārda, vai ne? Ka tā ir, piemēram, koķetēšana, vai ne? Agrāk manā vecajā dzīvē, tas apslēp to, ka tu esi nepārliecināts, vai ne? Ka tur arī tas gars, viņš izaicina, vai ne? Viņš sasauc savējos, tā kā. Tu tā kā pamirkšķina un tāds, ir savējais. Tas noķer, zini, tas tā kā tā netikla, viņa ir bīstama, tā kā tāda čūska, vai ne? Un tad, kad es apzinājos, ok, labi, šis nav labi, kāpēc es to daru, un Dievs lūdzu palīdz, izmaini manu sirdi, un kad lai nav tā, kad es, piemēram, sarunājos, vai ne tikai hi, ha, bet kad tu nebaidies atkal vienkārši būt tu pats. Jā, vai ne? Būt tāds paties, varbūt ne tik interesants, varbūt nesmieklīgs, bet tur runā patiesība. Patiesība ir tā, kas atkal maina lietas. Jā, un tad ir tā Dieva gaisma, kas tev atkal rada tevi simpātisku citiem cilvēkiem, un tev nav jākoķetē vai kaut kā jāpievieno, jo tā ir burvestība. Koķetēšana arī ir burvestība, vai ne? Bet, ka tu esi tas, kas tu esi, un Dieva gaisma tieši parāda to, kas ir no Dieva. Tas jau rada pievilcīgu atkal. Tā kā, jā, un tad nākošais punkts ir, tātad mēs esam gudri un ar visu atziņu. Tas ir Efeziešu 1. nodaļa, 8. pants. Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana, pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Kā tas ir, ar visu gudrību un atziņu? Kā tev par to domas? Vai tu esi lasījis Salmanu pamācības, ko? Šis ir ļoti labs īstenībā. Es tagad lasu arī tieši Salmanu pamācības, es eju to chronoloģisku lasījumu plānu. Un, kad tu tā vairāk lasi Salamana pamācības, tas ir tāds gudra pamācība, gudrība, un atziņa ir tā, ka tu ieklausies arī, ka tu izvērtē. Man patīk, es atceros Baltijas kalpošanas skolā izredzēt teikumu, kad gudrība izmanto tā zināšanas, kas tev ir, Jā. Tad sanāk, mēs varam zināt, mēs visu kaut ko zinām, mēs uzzinām, bet mēs nemākam to pielietot. Mums īstenībā no zināšanas neliecina par gudrību. Bet ja mēs mākam pielietot tās zināšanas, kad es izmantoju to, kad es izlasu Salmanu pamācībās, ka tur gudrais, nezinu, pieņemsim, kas
pirmais nāk prātā, ja tu tur nāks pie brāļa, tur prasīs neatlaidīgi tur naktī maizi, viņš tev iedos, ja? Nu, kad izmanto to, ko tu zini. Un tu vienkārši stāv uz to, ka tu zini, ka tas tā, visvienkāršāk ar Dievu pamācībām, ja, ko, Salmana pamācības tās vispār, kad, ja viņas, tu izmanto to, vai tur nešķērdēt lieki, vai, piemēram, ir tā rakstvieta par to, kad nelaida maizi tur tikai vienā vietā, ja, bet viņus palaid pūdiņiem uz daudziem virzieniem, jo tu nezini nekad, no kurienes tas atnāks, un par sēšanu arī, ja tu, piemēram, tu nezini, vai tev tas izaugs, un tev ir rekomendācijas, ka burkāna aug tur tikai smiltīs, viens saka tikai tur, un tev ir dažādas šīs variācijas. Iesai vairākos. Ja tu patiešām gribi tādu paaugstinātu, palielinātu efektu iegūt, tad sēji dažādās. Tas arī finansiāli. Tad tu nezaudē, to var izmantot. Tas ir finansiāls, it kā padoms, to var arī to var vispārīgi. Dievu vārdam ir tāda, viņā ir tāda gudrība, ka šī dievišķās svētības pilnība, ka tu vari Dievu vārdu izmantot vairākās sfērās. Un arī vēl, par ko es gribu vispār runāt atsevišķi, ka tas arī viņš var runāt kā rēma, kā īpašvārds tikai uz tevi. Tā kā izņēmums. Kad jebkura rakstvieta, viņi var strādāt kā izņēmums konkrētajā tavā gadījumā. Personīgi. Jā, jo mēs jau vairs atvainojos no tur šķirstu nebūvēsim Jona, mēs nebūsim kā Jona, kurš izmetīs pār kuģi un mūs aprīs liels zivs. Tas vairs nenotiks, jā. Bet tad, kad mēs lasam, meklējam un esam ticīgi un pieņemam vārdu garā, kad varbūt par Jonu ir kaut kas teikts tāds, kad tas uzrunā mūsu konkrēti šodien. Konkrētā situācijā. Jā, ka viņš tiek, tā kā Dievs šo te savu vārdu izmanto manā situācijā. Un tur nav saistība ar to, ka tas ir vienkārši teikums, ka tur kaut kāds vienkārši teikums, tur stādi, tur es nezinu par augsnēm. Tik daudz piemēru, jā. Bet, kad tavā gadījumā tiesai šodien tur vai paņem traukus tur, nav jau teiks, ka tev tikai eļai tie trauki jāņem. Tieši tā. Mums pēdējā laikā, es piedzīvoju dažas tādas liecības par to, kā mēs klājam galdus savās kalpošanās. Es teikšu godīgi, cik krēsls mēs uzliekam, tad cilvēkā atnāk. Varbūt tas ir, mums 2 reizes tā ir bijis, un mēs nezinājām, cik cilvēki būs. Vienkārši ir plus mīnus 5 līdz 10 varbūt tur. Jo lielāks pasākums, jo lielāks tas zem jautājumu. Un mēs uzliekam tā, kā mums tā kā sanāk tie galdi, un mums sanāk precīzi tie krēsli. Mēs vienkārši liekam tik, cik mēs varam salikt. Un atnāk tieši tik cilvēki. Ko tas nozīmē? Šeit atraitnē viņai vajadzēja atmaksāt tur kaut kādas lietas, un viņai teica, aizēja tik savāc traukus. Tik trauks, cik viņa pēdējā trauku pielēja un beidzās eļļa līt. Vienkārši reizēm mēs tā kā ierobežojam sevi līdz ar to Dievu, ka mēs neļaujam viņam tā kā. Bet tas ir jāsatver. Redzi, tas nestrādās vienmēr, ja tas ir tu varbūt. Es saprotu, ka klausies un tu domā, ok, es tā darīšu. Šis ir jautājums, kurā tev jādzīvo. Tieši, es esmu pamanījis, ka mums ir cilvēku kalpošanā. Dievs dod konkrētu šo te mieru un vārdu tavā kalpošanā. Piemēram, par galdu klājējs, jā, viņam Dievs iedos viņam, kad tikpat ir tās vietas. Vai arī tur saliet glāzītes vakarēdienam tam cilvēkam. Es no malas varu domāt savādāk, un man liekas lietas vairāk. Un viņš var izlikt uz manu vārdu, un tas var nenostrādāt. Un viņš var arī sev, bet principā Dievs tev ir devis šo te status tavā kalpošanā, un tas atbildīgais cilvēks, viņam ir tā saikne ar Dievu. Viņš tā kā notver. Šis bija ļoti labs piemērs īstenībā. Tā, ka Dievs var runāt konkrēti, tavā situācijā, ok, varbūt kāds cits, kas domā ar savu gudrību, vai ne? Jūra nepāršķelsies, varbūt tik vienkārši. Ne, to var mēģināt, ok, no problēma. Bet tas parādas to, ka tiešām Dievs dod mums individuāli šīs gudrības arī, un vismamatā arī ir tas, ka Dievs mums ir apveltījis, un mums ir jābūt saiknē ar Dievu vārdu. Potenciāls ir. Reāli, bet viss, ko mēs šeit runājam patiesībā par to, kas mēs esam Dievā, potenciāls ir visiem kristiešiem pilnīgi vienādi, neierobežots uz nevienu pusi. Jautājums ir, ko mēs atveram, kam mēs noticam,
kur mēs palaidām vaļā un atbrīvojam paši savus piedošanas un tādas jautājumus, vai mums ir dziedināšana jautājumos. Un tad mēs varam, jo vairāk mēs uztveram, jo vairāk mēs iedziļinamies, jo vairāk mēs tā kā sevi sagatavojam tā kā augsni, jo vairāk mēs varam paņemt. Tieši tā. Un tad mums ir tāda vēl pilnīgāka un pilnīgāka gudrība un atziņa, un tā nav limitēta. Un, man arī reiz kāds kalpotājs teica, ka, lai arī cik tu daudz ies, Dievā būs vēl vienmēr ir vairāk, vai ne? Tā kā tu, man ir tāds, negribu apstāties. Vai ne, neapstājies. Nedara to. Nedara to, lūdzu, Laura. Tā kā, jā, šie bija tādi punkti, kur mēs izgājām tieši par tēmu, kur tu esi unikāls. Jā. Un mēs varam doties tālāk atkal pie nākošā punkta, kas ir Dieva pasargāts un aizsargāts. Tātad, un tu varbūt vari nosaukt arī tās punktus. Jā, es varu pateikt, kā mēs saprotam, ko nozīmē Dieva aizsardzība un ka tu vari būt pasargāts viņā. Ka mums ir cerība, ka mums ir prieks, ka mēs arī tiešā veidā Dieva vārdu saka, ka tu esi pasargāts un ka mēs esam pestīti un glābti. Tātad Dieva nodoms ir mūs aizsargāt no kā, no visu šīs te ļauno garu pasaules telpas, ja, kad Dievs mūs pasargā. Un kā viņš to dara? Viņš mums iedod savu veidu ieročus patiesībā. Tie ir tādi apbruņojums, ko mēs varam saņemt no Dieva. Tā kā, paskatīsimies ar pirmo, kad mums ir cerība, 1. Pētera 1:3. Slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga, Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Tātad, vai tev ir nepieciešams iedrošinājums? Tātad, ja, Pēters šeit arī sniedz tādu prieku un cerību grūtībās, vai ne? Kad viņš savu pārliecību pamato ar to, ka Dievs ir darījis mūsu labā, viss šīs lietas dzīvē cerībai caur Jēzu Kristu atkal. Tā kā mēs esam aicināti dzīvot tā kā dzīvai, mūžīgai šai cerībai uz viņu un būt tādiem, kas meklē, vai ne? Kas tiecās un būt pie tā kunga, jo mums ir cerība viņa atkal. Jā, mums ir cerība. Un tad, kad mums ir cerība, tad mums var parādīties prieks. Un par prieku mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlijas 15:11, kur ir teikts, ka to es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Cik interesanti teikts, vai pilnīgs, ne? Pilnīgs, un šis vārds pilnīgs, man patīk, kad ir daži vārdi, kuri izsaka visu. Viss? Pilnīgs, ka tas ir tā kā viens un tas pats. Ka pilnīgi viss, ka tur nav nekāda atruna, tur nav nekāda kaut kādu tur nosacījumu, tur nav komats, tur nav bet, tur ir pilnība, nozīmē dievišķā pilnība, tā iedod pilnīgi visu. Tā ir. Lasējis arī otru raksta vietu. Tad man ir ātri jāatver. Nodeļas arī varu izlasīt. Tātad 2. Korintiešiem 1. nodeļa 3.4. pāns. Slavēts, lai ir mūsu Kunga, Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Šeit ir svarīgi tā niša, kad patiesi prieks ir augstāks par visiem tādiem apstākļiem vai kaut kādām, kas viļņojās, tad augšā, tad lejā, vai ne? Citiem ir teksts, ka dzīvoja tad augšā, tad lejā. Un, gadās. Gadās, jā, bet manuprāt, šis prieks ir tāds, šo laikam tā grūti ir apskaidrot, ka tu... Jā, vai ne, jo mēs jaucam ar jautrību, vai ne? Jā. Kad smiekli un jautrība, ka tas nevienmēr ir tas pats. Tas nav tas pats, jo es esmu bijusi apstākļos un nekas tev nospiež, bet Dievs iedod tev tādu, tā kā ar iepriekšējo, tādu punktu, tādu cerību un prieku, vai ne, kad, manuprāt, labākās zāles arī, ka tev jūties grūti, ieslēdz slavēšanas dziesmu, tu izpriecājies, izlēkājies, un tev ienāk tāds miers, prieks, pacelājums, un ka tu vari atkal paskatīties tā, šo es uztic Dievam,
Es zinu, ka tu esi ar mani un tu jau piepildies ar tādu skatu, ka tu atdod godu viņam un ka tev nāk tā kā iepriecinājums visās bēdās un pēc tam atkal tu vari kalpot un liecināt citiem cilvēkiem par to, kam tu esi izgājis cauri, kā Dievs tev veda vai ne. Bet tas iepriecinājums laikam rodās jau arī no tā, ka tu izvēlies nākt pie viņa tajās bēdās, grūtībās un tad ir tāds, ka šita tu neesi viens pats, bet tu apzinies, kas ir Dievs. Vai ne, jo no viņa tu nevari aizbeigt, un tas ir tas, no tās 139. psalma, ka tu vienkārši nevari aizbeigt. Un tas ir, kad mums ir, tas mūsu uzdevums, lūk, ir nākt pie Dieva, jo Dievs jau ir šeit. Tieši tā. Ka mums nav viņš tā kā kaut kur jāsauc. Mums drīzāk ir sevi sava grība, sava miesa, savas domas, savs ķermenis, ka mūsu daļa ir atnest sevi pie Dieva, jo Dievs jau ir šeit, viņš reāli gaida. Jā, viņš gaida, jo viņš palīdzēs iziet jebkuriem apstākļiem cauri, vai tas ir finansiāli vai kaut kādas zaudējumi. Tie arī ir, tiešām tāda sarežģīti, kur reizēm cilvēkam teikt, vai ne, kad viņš ir zaudējis kādu, bet teikt, lai tas kungs tev mierina un iepriecina un apdod tādu pacēlumu, ka tev ir cerība, un tāpēc, nāciet pie Dieva, un lai viņš dod to iepriecinājumu un pacēlumu atkal dzīvot tik dienas ar viņu. Tāpēc, jo viņš jau nesola, kad mums nebūs tādas grūtības, vai ne? Un, kad viņš vienkārši sola, ka viņš izbīs mūsu cauri, viņš būs līdzās. Tieši tā. Kā mēs varam būt pasargāti, vai ne? Jā, nākamais punkts - pasargāt. Mēs esam pasargāti. Un kur mēs to varam redzēt? Mēs varam redzēt daudzās rakstvietās. Viena no tām ir Psalms 121. no 2. līdz 3. pantam, kur teiks, ka mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Un šis arī tāds viens populārs psalms ir, kad mēs varam reāli redzēt, ka jebkādās grūtībās un patiesībā arī daudz psalmu tika rakstīti, kad Dāvids karoja un cīnījās un arī gan ar savām personīgām tur kaut kādām lietām, gan ar kārībām, gan ar karā, un viņš meklēja reāli šo aizsardzību Dievā, un Dievs vienmēr to viņam deva. Viņš vienmēr deva, viņš arī no Saula tur bēga un tam līdzīgi, kad Dievs vienmēr, viņš ir mans sargs un mans patvērums. Labi, tā jau cita rakstvieta. Okay. Šī ir labi, mana palīdzība nāk no tā kunga, ka mēs jau zinām šos rakstus, tad mums ir pašiem vieglāk sevi uzmundrināt, jo mums reizēm, kas mums ir vajadzīgs, kad patiesībā vieglāk ir redzēt to, ka mēs ļoti vienkārši sevi tā kā nospiežam, saka, tu nekam nederi, tev tur nesanāks, ka patiesībā mēs tieši to pašu varam darīt arī ar pozitīvo, kad mana palīdzība nāk no tā kunga, ka es varu sevi vienkārši pacelt, un īstenībā arī Dāvids tā vienmēr bija darījis, kad viņš saka, ka tur pacelies, savācies, dvēseli sāc līksmot, un ka mēs esam draudzē, mums reizēm liekas varbūt, ka, ir slavēšana, pielūgs, man nav noskaņojums, esmu tur, es nezinu, kas ir noticis, bet kaut kāds atgadījums gadījies, nokavēja vēl kaut ko tur iztērēja, vēl kaut kas, bet kad vienkārši saka, tas slavēja mana dvēsele, slavēja mana miesa, un ka mēs tā kā varam pavēlēt, mums ir šī te mūsu garīgais cilvēks. Ja mēs esam garīgi atzimuši, ka tas ir tas, kas mūs tā kā mudina, un tas ir tas, kas saka, ka jums vairs nevajadzēs, ka cits jūs māca, bet kad jums ir tas, kas jūs māca, kad Svētais Gars pats mācīs, un viņš mājo jūsos, kad sanāk, ka Dievs dod man pašam viņš, redz, cik tas ir to grūti izskaidrot, tas ir tas kristietības, tas sarežģītais, kas tu nevar izskaidrot lietas, kuras tu neredz. Kad viņš mājo tevi, un viņš tevi tā kā slavē miesa, dari to, savācies, vienkārši cēlies, vienkārši dziedi, ka mēs paši varam, paši tas ir kā paši. Ja mēs esam garīgs cilvēks, tad mēs esam tas, kad gars, tas ir tā miesas, to sajūt, to dvēseles nejūtos, vai to, ka mēs viņu pušojam mēs varam paši sevi motivēt, un tas ir viens no tādiem mērķiem, kāpēc mēs runājam tieši par identitāti Dievā, ir, ka Dievs mums ir devis reāli šo resursu. Viņš iedod mums savu garu, viņš tā kā mājo mūsos, un labi, mēs viņu neredzam. Bet tad, kad mums ir šie grūtie brīži un šīs nāves ielejas, un starp citu nāves ielejas, uzzināju nesen, ka nāves ielē vēl joprojām Izraēla atrodas ir tāda vieta,
tur šodien nekas nav uzbūvēts, ka tur viņi skaitās kā nāves ielai, ka tā ir vieta. Un es tā nemaz, es saprotu, ka mēs vienmēr, kā lai to saka, mēs dzīvojam tādos epitetos un līdzībās, un Dieva vārds mums ir visādi stāstē. Es esmu runājis par to, ka tik skaisti, visādi Šārons, Narcis un viss kaut kas, un mēs tādi tik skaists ir tas Dieva vārds, bet tajā pašā laikā, kad tas tika rakstīts, tas nozīmē kaut kādu konkrētu vietu. Mēs šodien vienkārši domājam, ka tu iesi cauri nāves ielai, un tad tava kāja tur nepiedursies pie zemes, un tam līdzīgi, ka, tas ir arī pareizi. Bet, kad tā sākumā ģeogrāfiskais konteksts vai ne, Bībeles vēsturiskais konteksts saka, ka tā ir vieta, kura vēl joprojām šodien nav apbūvēta. Un tas Izrēlē ir kaut kāds, priekš viņiem tas ir kaut kādā ziņā tā kā nereāli. Kā var būt vieta, kas nav apbūvēta, jo tur īpašuma vērtība bija ļoti augsta un katrs grib sev uzbūvēt kaut ko. Tas tā, interesanti, ka tu uzzini kaut ko vēl vairāk tā. Okay. Vai ne? Bet papildinot šo raksturvietu par to, ka tas kungs tavai kājai neļaus slīdēt, kas tevi sargā, tas nesauž. Un tas tā niša, ko es gribētu tā teikt, vērst uzmanību uz to, kad svētais gars viņš dod tā kā papildinājumu, viņš tevi brīdina, tāpēc arī ir, kad viņš tevi pasargā, vai ne? Viņš tevi jau brīdina, un vai tu pievērsi savu aci, vai tu vērsi savu uzmanību šīm lietām. Un kad mēs esam tiešām ar viņu vienot, un kad viņš mūs nekad nenovērš šo uzmanību, un tā ir tāds svarīgs pamats, apsolījums. Tas ir principā apsolījums. Te ir tas, ka tie ir tie visi apsolījumi. Mēs principā runājam par apsolījumiem. Tieši tā. Jautājums, vai tu to vari tā kā paņemt, satvert, vai tu vari tajā dzīvot. Jo tas ir dots, tas ir uzrakstīts. 1. Jāņa 5, 18. Atceries, kas tur bija rakstīts, izlasi to. Mēs zinām, ka ik viens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi un ļaunais neaizskar viņu. Redz, kā ja mēs varam sasniegt to, ka mēs esam reāli Dievā un Dievu bērni un Dievu garā, ka mums ļaunais nevar tuvoties, ka nekāda nediena netuvosies tavam, ka tas ir tik droši ir būt Dievā, ka tev nekas nevar tā kā aizķert. Jā, jo svarīgi ir būt tajā apziņā, ka tu nemeklē šo gudrību atkal mazākos spēkos, vai ne? Ka tu nemeklē šajā pasaules gudrībā atkal kaut kādas atbildes vai situācijām, un ka tu apzinies, ka tas ir atrodams Dievā atkal. Un kad balstīt uz Dievu šos visas gudrības dziļumus, un Salama pamācībās arī man vienāds prātā tieši rakstvieta par to, kad bieži vien arī, kad mēs varam, tā laikam citu bija domājis, bet arī par to, ka mēs varam saģērbt un zirgu uz kaujai, bet atkal tā uzvar nāk no tā kunga. Jā. Tāpēc svarīgi ir būt šajā tuvībā ar viņu un apzinies, ka tu esi drošībā un pasargāts pie viņa. Un tad ejam tālāk pie glābts un pestīts, Kolosiešiem 1, 13 un 14. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savi mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana un grēku piedošana. Tas ir nopietni, vai ne? Tas ir nopietni. Viņš ir izrāvis ārā vienkārši. Es uzzināju, ka Krievu bībelē nav teikts izrāvis, viņš tā kā pārcels un kaut kāds ir tāds maigāks vārds, vienkāršāks, un ka latviešu valodā tas vārds izrāvis. Iedomājies, ka mēs reizēm tik ļoti iesakņojamies tajā, mēs ieliešam saknes iešā, ka mūs vienkārši jāizrauj ārā, tā kā tādu augu kaut kādu. Jā, no šīm lietām, ka tu saproti, ka tu esi pārcelts no tumsas uz gaismas, no verdzības uz brīvību, no vainas uz piedošanu un no sātana varas uz Dieva varu atkal. Tā kā tu esi glābts. Un, ka tu esi no šīs sacelšanās valstības, vai ne? Atkal kļūst par likumīgu šī ķēniņa valstības dalībnieku, tā teikt, jā. Un ka savu šo jauno lojalitāti tu vari atkal būt brīvs un dzīvot Dieva gaismā. Tas ir tāds, wow!
nogriezt veco un būt jaunajā, būt brīvam. Jā, tā kā lūdzu Dievam, lai viņš piepildi, ja ir kāda tumsa, ja ir kādas lietas, kas tev nospiež, lūdzu Dievam, lai viņš izgaismo to un apklāj tiešām ar savu gaismu to visu un dara tev brīvu. Starp citu atradu tagad to rakstīt, ko es minēju pirms tam Efeziešiem 4:22, ka te ir teiks, ka tad, kas attiec uz jūsu agrāko izturēšanos, novelciet veco cilvēku, kas ir sabojāts un neglābjami pazudis saskaņā ar tā viltīgo gribu un atjaunojieties savā prātā un uzģērbiet atjaunoto cilvēku, kas tika radīts pēc Elohim taisnībā un patiesības nošķirtībā. Cik interesanti tie vārdi skan, vai ne, kad viņi ir pateikti citā valodā. Jo mēs jau pierodam pie mūsu tulkojuma, kur mēs lasām ikdienā, un kad cik neglābjami sabojāts ir šis te vecais cilvēks. Viņš ir sabojāts, neglābjami pazudis, viltīgā griba ir vienkārši sabojājis to. Tā, interesanti. Ko es gribēju teikt? Es gribēju patiesībā pieminēt par sātri, neatradu, es to nebiju kā teiks, bet nebiju sagatavojis, bet par šo te apbruņošanos, ka mēs Dievs pasargā un aizsargā un efeziešiem ir rakstīts par tiem bruņojumiem, kur ietērpties. Man pazuda pēkšņi par to, ko ietērpt, kad patiesībā arī Dievs mums definē. Viņš definē un viņš saka, kas mums ir jāuzvelk mugurā. Ka tu vienkārši ietērpies šajās te bruņos, ka tev ir šī te patiesības cepura un taisnības josta un evaņģēlija kurpes un kad cik ļoti Dievs mūs sagatavo no sākuma līdz galam. Un tad, kad mēs esam iegājuši gan mierā, mēs esam iegājuši priekā, mēs esam viņa satvēruši gan cerību, gan ticību. Tad mums vēl kas jādara. Mums priekšā gaida kas? Karš. Rītdiena. Jā, mums gaida karš. Un mums ir vajadzīgs vēl apbruņoties. Un tas ir tas, ko ka mums vēl ir jāapbruņojās. Mums ir reāli jāuztērp tās drēbes virsū. Un jāiet iekšā šajā te ticības tajā cīņā, kurā būs šīs te uzbrukumi, kur būs visi šie te, stūlīt ātri sameklēšu. Jo atgādinājumam tas ir tā, ka mūsu Dieva vārds arī saka, ka mums nav cīņa pret miesu un asinīm, bet pret atkal ļaunajiem gariem. Tā kā vērst to uzmanību, ka tev ir jābūt gatavam, ka tev ir jābruņojās, lai tu var stāties pretī šajā dienā, kad tas nāks. Un, jo īpaši, kāpēc ir jāiet šajos apsolījumos un šajā patiesībā, jo bieži vien Sātans izmanto šos vājos punktus, ka tu neesi pilnīgi iegājis kādā no šiem punktiem, vai ne, ka tu nesaproti, kāda ir tava būtība, ka tu esi viņa bērns vai ka tev ir mantinieks, tad tu uzskati, ka tu esi nabaks un tad tu visu laiku viņš spiež uz kādām lietām, kas ir tavu vājie punkti. Bet jo tu ātrāk atjauno savu domāšanu, jo tu ieej šajos punktos, ka tu esi jauns radījums, ka tu esi viņa bērns, ka tu esi mantinieks, ka tu esi pasargāts un visi šīs lietas, jo mazāk ienaidniekam ir piekļūst pie tevs, jo tu stāvi ar šo vairogu, vai ne, ka tu stāvi stipri tajā, kas tu atkal esi. Jā, mums ir, kur es vispār rekomendēju efeziešiem vēstuli palasīt, jo tas reklāmas pauze. Tā ir reklāma. Neapmaksāta. Kaut gan Dievs man par to samaksās droši vien. Jā. Viņš man apmaksās šo efeziešu reklāmu par to, ka viņš mums reāli ir devis gudrības atklāsmes garu, lai mēs labāk viņu izprastu, apgaismots gara acis, lai mēs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu gudrības bagātību viņš savējiem liek iemantot un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš ir parādījis Kristu. Un tā tālāk, vai ne, ka īstenībā cik ļoti Dievs mums ir apbruņojis pilnīgi ar visu. Vienkārši visu, viņš vienkārši pasaka, ka tev tas nav tur, tev tur to vajag, un es tev to visu reāli dodu. Es reāli tev to visu dodu. Tā kā
saņemat. Halleluja! Saņemat tie, kam trūkst, ņemat un jautājat, un arī par gudrību ir teicis, kam pietrūkst, prasat. Vienkārši prasiet, un viņš dos. Un mūsu pēdējais lielais bloks ir par to, ka tavai dzīvei ir vērtība. Un iespējams, ka es zinu daudz, kas saka, ka es nekam tur, cilvēks vienkārši runā, viņa mute runā vienkārši no pārpilnības par to, ka tur es nekas neesmu, man nekas neiznāks, un vispār, kam es esmu vajadzīgs, un ir šie te pusauģu gadi, kad ir, pēc statistikas Latvijā diezgan bēdīga statistika par pašnāvībām, kad patiesībā pašnāvība tiek darīta vienkārši, lai, tas ir tāds sauciens pēc palīdzības, kad cilvēks iet cauri šīm te, tās ir gan hormonu, un vispār mēs esam tā uzbūvēti, kad mums ir kaut kāda perioda, kad mēs izvērtējam savu būšanu, savu dzīvi, un pusauģu gados, ja mums nav šie līderi, ja mums nav blakus kāds ģimenes loceklis, kurš būtu tā kā mums autoritāte, ja mums nav autoritāte, tas ir tas vecums, kad pusauģi, kad jaunieši, ka viņi meklē šīs te mūzikas grupas, kad viņi meklē, kam līdzināties un šos te stīlus un izpausties kaut kā, kad tā ir tā cīņa par izdzīvošanu, kad tas ir tāds periods un kad mēs cīnāmies ar to, vai es vispār esmu vērtīgs. Nekas jau nenotiks, ja es tur nomiršu. Neviens nepamanīs, un tās viss šīs te depresīvo iezīmju, tas patiesībā ir tas, ka cilvēks nav tā kā līdz galam satvērs to, kad skaties, ja pastīsimies Jesajas grāmata 43:4, kur ir sacīts, ka vispār Jesajas grāmata arī tur ir dažas nodaļas, kuras ir vienkārši sprādziens, un 43:4 saka, tādēļ, ka tu esi dārs un vērtīgs manās acīs, un vienkārši, kad ir tik daudz, tur ir pat šīs raksturvietas, kur Jēkab, tu mazais tārpiņi, kad vienkārši Dievs mūs tā kā baro ar to, kad tu pat tev liekas, ka tu esi maziņš, bet manās acīs tu esi liels, un es tev dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzību par tavu dvēseli. Cik ļoti īstenībā tā ir kaut kādā ziņā līdzīga par to, ka viņš tik ļoti mūs mīl, ka viņš atdeva savu vienpadzimušo dēlu, ka Dievs vienkārši mūs novērtē. Viņš mūsos redz tādu vērtību, ko mēs vispār, mēs neredzam to. Tas gan. Mūsos vienkārši ir vērtība, un ja Dievs tevi novērtē tā, kad tu sevi redz kā kaut kādu mazu tārpiņu. Vai Dāvids teica, kas es esmu kaut kāda blusa, vai kas es esmu, kad šie te pamazināmās formas, kad mēs sev nicinam, un mēs to arī daram, un šodien tas vispār ir top lieta, kad bērni aug tādās nepilnīgās ģimenēs, un mēs nesatveram to, un arī tad sekulāras sabiedrības vienkārši seks, kad un mums vajadzīgs vienkārši satvert Dievu, ka viņš piepild, viņš saka, ka tu esi vērtīgs. Jā, es atdodu par tavu izpirkšanu tautas atlīdzībā par tavu dvēseli. Tas ir kaut kas. Wow. Jā, ka viņš reāli, tas arī salīdzinājums, šī rakstvieta ir par to, ka Dievs bieži aizsargāja Izraēlu tautu, vai ne, šajās nelaimes brīžos, un kad atkal viņš pieļauj kādas tautas ciešanas. Tad, kad viņi atkāpās no Dieva, un tad, kad mēs atkāpjamies, mums tas pats notiek. Lai mēs, protams, te ir atšķirība, vai tu esi Jēzu Kristu vai nē. Es domāju, es atvainojos, bet ir atšķirība. Ir atšķirība. Uz ko tu būvēji savu to pamatu? Tu nevari būt, tā teikt, mantinieks tām lietām, kas pienākās, tu pat neesi radinieks, vai ne? Ja tu neesi bērns, kā tu vari mantot kaut ko? Ja tu neesi radinieks, tu neesi sarakstos. Tu nevari mantot. Tieši tā. Tev ir jākļūst par bērnu un kaut vai jāpiepotējās. Mēs visi, kas mēs esam latvieši, mēs esam izcēlušies no pagāniem. Lai cik tas skarbi, ārprāts, briesmas. Ko ar tu to domā? Varbūt kāds heiters šobrīd. Šo tēmu, bet mēs neesam Izraēla tauta. Mēs neesam. Mēs esam piepotēti. Mēs esam adoptēti. Mēs esam tā kā pievienot klāt. Un paldies Izraēlam, ka bija pie kā piepotēt, vai ne? Jā, jo sanāk, ka ja nebūtu šis te Dieva izvēlētā tauta,
pie kā mēs pieslētos. Tāpēc atgādināsim, ka Dievs vēlas attiecības ar tevi, un mums ir jāmācās pieķerties arī Dievam, jo tā ir... Ņemt jo tikai augļi nāk, ja mēs esam, kad sapotē, ka tā plūsma nāk no Dieva. Dievs ir tas ūdens dzīvais, un ja mums nav šīs kā tad mēs... No smeltu, vai ne? No kā? Tāpēc mums ir vajadzīgs viens gars ar Dievu, kas ir 1. Korintiešiem 6:17, bet kas turas pie tā kunga, ir viens gars ar viņu. Redz kā? Skaisti, vai ne? Tas izpatīs, bet kā vienkārši, vai ne? Bet kā vienkārši saprotam. Pašā laikā, ja tas būtu tik vienkārši, tad mums varbūt nevajadzētu par to runāt, vai ne? Jā. Bet, es zinu daudz cilvēkus, kas varbūt to tā neizprot. Šī ir tāda dziļa tēma, manuprāt, ko var paskatīties atkal un dziļāk, bet tas viens gars ar viņu, kad izteiktāk, ko es atgādinu sev, ka tu esi manī un es esmu Dievā, vai ne? Kad viņš mūs ir radījis, ka mēs esam templis, kurā Dieva gars mājo, un ka tā valstība ir mūsos, un tas ir atkal tāds, ka mums ir viens gars, lai mēs ietu un būtu šajā zemē, un mēs esam viņa vadīti, taisnoti un atjaunoti pēc viņa tēla un līdzības, atkal, ka mēs varam būt šajā jaunajā identitātē, kā tu iepriekš teici, novelkot šīs vecās drēbes, būt atkal tajā, kad mēs esam ar viņu kopā. Tu runā par to, ka mēs esam darīti mūžīgi? Tieši tā. Tu runā par Romiešiem 22. Tu pravieto mums nākamo rakstu vietu. Vēstuli Romiešiem. Tā ir 6. nodaļa un 22. 23. pants. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dievu kalpiem, jūsu iegums ir svētapšana. Tas tāds bonus, vai ne? Iedomājies, mēs iegūstam vienkārši svētapšanu. Un tās gals ir mūžīgā dzīvība. Tā tad grēka alga nav, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu mūsu kungā. Tas gan ir tā līdzība par to, ka mums ir brīva izvēle izvēlēties, ar kurā valstībā mēs būsim, vai ne? Bet mēs nevaram brīvi izvēlēties atkal šīs sekas, kas nāks, izvēloties konkrēto atkal valstību, vai ne? Jo grēka grēka sekas ir atkal nāve, vai ne? Bet esot kopā ar Dievu, mums ir mūžīgā dzīvība un brīvība. Tā kā būt tajā apziņā, ka mums ir sagatavots atkal mājas, vai ne? Ka mēs esam pie tā kunga tuvumā un būt tiešā saiknē attiecībās ar viņu. Tā kā mums ir jāizvēlās šī pareizā valūta, kuru mēs translējam, tā teikt, vai ne, kurā staigājam. Un ejot, runā līdzībās, ko? Tev vēl viena līdzība tūlīt iedošu. Papildini. Es tev papildināšu. Tad šajā vecās darības šajā templī tur bija tāds tā kā svečturis, minora, ja? Un kā tas jaunā darībā saucās? Pastāst. Tas saucās Mateja evaņģēlijas 5:14, ka jūs esat pasaules gaišums. Ok. Tātad mēs gaismas nesēji. Pilsēta, kas tavu kalnā nevar būt apslēpta. Tātad šīs bez gaismas, bez šī te sveča tur nevar notikt. Kādreiz, es teikšu tā, vecās darības Dieva noteiktā kārtība templī, kur notika šis te šķīstīšanās un viss process, tur bez gaismas nekas nenotika. Protams, maize, mēs šoreiz nerunājam par maizi, bet šie te atribūti, bez viņiem nenotika nekas. Dievam ir savs nolikums, un viņš vienkārši runājot par to, ka tavai dzīvē ir vērtība, viņš saka, ka tu esi arī gaisma. Tu esi gaišums, gaisma, un reāli vienkārši Dievs vienkārši, viņš tev iedod vārdu, ko viņš pats tā kā savā nolikumā ir noteicis kaut kādas lietas, ka bez tā nevar. Tieši tā. Un tas arī, kad lasot komentārus par šo raksturvietu, par to, ka mēs esam, vai ne, gaisma, un kad atkal te bija tādi punkti, kā mēs slēpjam savu gaismu. Tad viens ir klusējot, ka mums vajadzētu runāt, otrais ejot līdzi pūlim, trešais noliedzot Dieva patiesību, ceturtais ļaujot grēkam apslāpēt mūsu gaismu.
5. Neizskaidrot savu gaismu citiem, vai 6. Ignorējot citu vajadzības. Tāpēc iedomājies, kā teiks citiem savu gaismu. Jā. Tur jāskaidro viņi. Iedomājies, cik interesanti, ka tas ir tāds. Es domāju, ka tā ir tā liecināšana arī, vai ne? Par to, tu esi savādāks. Jā, es esmu. Esmu unikāls. Šedevrs. Dievs uz mani ir runājis. Jā, tāpēc esi tāda šī pilsēta galā, kā šī bēka, kas rāda atkal ceļu, piemēram, citiem, jā. Ka tu esi ar savu identitāti apzinies un ka tu nenoslēdzi sev no pārējās pasaules, jo es zinu, ka ir cilvēki, kas uzskata, varbūt man nav jādalās, vai kad es ticu, un tas man ir jātur pie sevis. Jā. Jā, un vēl. Ir vēl. Pēdējais punkts ir par to, ko tu saņem personīgi no Dieva. Jo es personīgi piedzīvoju pati un uzskatu un redzēju, ieraudzīju spēku tajā, ka Dievs uz mani runāja, kas es esmu. Jo esmu dzirdējis liecības, ka cilvēki stāsta, kad Kim Walker, man liekas, viņa stāstīja par to, ka Dievs viņu redz kā dejojošu balerīnu vai meiteni, un kad šie vārdi, ko tu saņem reāli no Dieva. Tas nav rakstīts Bībelē, ka tu saņemsi savu vārdu personīgu, bet kaut gan mēs varam to arī teikt, ka tad, kad tu klauvē, tad tev tiks atvērts, kad uz jebkuru jautājumu Bībele runā par neatlaidību, Bībele runā par kaut kādām līdzībām un principā, ja tu vēlies satvert un saprast, kā Dievs redz konkrēti tevi, konkrēti tevi, tas būs vārds, kurš strādās tikai un vienīgi uz tevi, tad tev ir jājautā Dievam un viņš atbild. Ja viņš man atbildēja, un man, un tev, tad viņš atbildēs arī tev. Droši jautā. Tiešām Dievs, viņš ir dzīves Dievs. Ar to var atšķirās šī te vecās derības algdievība, un varbūt līdz šim arī ir, kad mēs pielūdzam kokus un akmeņus un papīru un naudu un visu kaut ko, kad šie elki, viņi tā kā nerunā un nevar atbildēt. Un arī Buda nevar atbildēt, Alaks nevar atbildēt, un ir kādi, kas ir bijuši kā cilvēki, kuriem kāds gribēja līdzināties, kas bija uztaisīti par elkiem, kad mūsu Dievs ir tāds, ar to viņš ir atšķirās, ka viņš vēl joprojām ir dzīvs, viņš vienmēr būs dzīvs, viņš pastāvēja no iesākuma un viņš būs līdz tik, cik viņam pašam labtīkās, un neviens nezina ne iesākumu, ne beigas, viss ir iekļauts Dievā. Līdz ar to šis mūsu dzīvais Dievs, viņš var tev pateikt, kas tu esi un kā tu izskaties viņa acīs un kāda ir, cik varena un milzīga vērtība ir tieši tev viņa acīs. Līdz ar to jautā, un tas tev stiprinās papildus visam tam, ko tu jau vari saņemt no viņa. Vienkārši specifisks lietas, specifisks jautājums, specifiska atbilde. Jā. Te ir kāds komentārs arī, ko es noslēgumā gribētu nolasīt, kad es skatījos šīs raksturvietas, un tas bija tieši komentārs pie romiešiem 5.1.5, bet tad ir tāds apkopojums par to, kas ir tāda realitāte. No vienas puses mēs esam pilnība Kristu pasludināti par taisnajiem un viņa pilnībā pieņemti. No otras puses mēs joprojām augam Kristū, kļūstot aizvien līdzīgāk viņam. Vienlaicīgi mums ir karalisks status. Mēs izjūtam gan Kristus klātbūtni, gan grēka spiedienu. Mēs baudām mieru, kas nāk no tā, ka esam taisni ar Dievu, bet joprojām ikdienā saskaramies ar problēmām, kas bieži vien palīdz mums augt. Ja mēs atcerēsimies šīs divas kristīgās dzīves puses, mēs neapjuksim, saskaroties ar kārdinājumiem un problēmām. Tā vietā mēs iemācīsimies paļauties uz spēku, kas mums pieejams no Svētā gara, kurš dzīvo mūsos un ir Dieva dāvana visiem, kas tic. Man bija tas tāds, ko es zināju, es gribu šo te nolasīt arī beigās, jo tā ir realitāte, vai ne? Kad mēs esam šajā pilnībā, bet mums ir spiedieni, mums ir grūtības, bet turēt šo apziņu, šo tuvību ar Dievu, un viņš izved visam cauri, un tā mēs varam uzzināt vēl daudz ko vairāk un vairāk pildīties ar viņu un būt tiešām šajā dzīvē ar tādu uzvaru, vai ne? Un jā,
pats galvenais svētā gara klātbūtnē. Manuprāt, arī tas ir svarīgi, ka to neatmest. Jo agrāk es īsti nebiju dzirdējusi par svēto garu, bet tagad, kad es esmu iepazinusi svēto garu, wow, tas ir kā draugs, ar ko tu ej kopā, un vēl pie tam tur ir gudrība, ir mana māsa, un atziņa ir par mani labo roku, un uz izdošanos, jā, ka tu staigā no godības uz godību atkal. Tā kā tā. Paldies, ka skaties. Mēs turpināsim dažādas tēmas runāt un skatīt cauri, un tiešām rakst komentārus, un droši vari sekot un spiest patīk, un kopā augsim. Jā. Būsim par svētību viens otram. Tieši tā.